Korejiešu māksliniece Latvijā ieradās zelta rudenī, bet pēdējās viņas rezidences dienās apkārtne pārvērtusies baltā pasakā. Salskoši kaulos, taču performancē tas netraucē. Tā norit bez vārdiem un paskaidrojuma, un skatītājiem jāmēģina domas nolasīt pašiem, un, kad nepieciešams, atsaukties mākslinieces aicinājumam. Performances nosaukums ir Neaizmirsti - līdzjūtība dzīvajiem, un tā veidota gan kā piemiņas rituāls, gan laimes un miera vēlējums. Šobrīd pasaulē ir tik daudz traģēdiju, arī manā valstī. Tāpēc es gribēju izveidot rituālu, kas to neļauj aizmirst, lai mēs šādas traģēdijas vairs neatkārtotu. Bet tajā pašā laikā es gribēju radīt telpu, kur svinēt to dzīvi, kas mums ir šobrīd. Tāpēc tā bija tāda dzīves un nāves kombinācija. Savukārt rezidences telpās izveidota mākslinieces izstāde 4 istabās. Viena veltīta upuru piemiņai, otrā, izmantojot tradicionālu korejiešu audumu, katrs var izteikt vēlēšanos, trešā veltīta dzīves svinēšanai, bet ceturtajā var pieminēt sev tos, kas aizgājuši mūžībā. Es izmantoju materiālu, ko izmanto korejiešu bērēs. Radīju vietu, kur varam piedomāt par savu ģimeni un cilvēkiem, kuri mums rūp, kuri vairs nav mūsu vidū. Skatītāju uzmanību atklāšanā piederēja 2 māksliniekiem, arī Andrim Vārpam, kur ļoti uzrunāja korejietes radītā melnā istaba. Ar tīru formas skaidrību, viņa prāta melnajos diegos izdevies iedvest dvēseli. Viņi ļoti sasaucas ar maniem zīmējumiem, melnajām līnijām, pret baltajām sienām un izgaismojumu. Un ejot garām un cauri viņām, rodas tāds līniju ritms, kas izraisa tādus, teikšu, muzikālas sajūtas. It kā tā performance neko nestāsta, bet arī muzika neko nestāsta. Tas stāsts un tā izjūta rodas cilvēka dvēselē. Zīmējumi ir autora interpretācijas, un tajās arī redzams, cik viņam tuva daba. Andris Vārpa atzīst, ka ilgus gadus bija iemīlējies eglēs, tad bērzos, bet nav vēl īsti izdevies tiem piekļūt. Bet viņa atklājums ir praktiski neiznīcināmie vītoli, kurus mākslinieks redz kā cilvēkus. Paskatīties Latvijas ceļmalās vītolus. Viņus katru gadu apgriež, nogriež. Viņi atkal zena un atkal zena. Es domāju, ka arī mūsu tautai jābūt. Viņai ir bijusi uz iznīcības robežas nevienu reizi, bet tomēr tie dzinumi ir un tie cilvēki tā kā vītoli bijuši toreiz. Viņi ir atzimuši no jauna. Savukārt Andra Vārpas 12 koka skulptūras kļuva par neparastu koncertu vietu komponista Jākaba Nīmaņa poetiskajam kvartetam. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, RTV.